Uzmanies! 3, 2, 1, gaisā! Labvakar, Lemberga kungs! Labvakar, Lemberga kungs! Labvakar, Lemberga kungs! Labvakar! Te, uz mani! Labrīt, labrīt. Ziniet, Lemberga kungs, pirms mēs sākam šo interviju, es jūtu, ka man ir jāpārbauda, vai jūs vispār esat pie veselā saprāta. Tagad ātri atbildiet uz jautājumu. Kurš šodien datums? Tagad ir 2009. gada, ja nemaldos, maijs. Nu gandrīz, bet vispār jau jūnijas. Tas arī ir pozitīvi. Jums patīk arī jūnijas? Tas viņiem jājautā. Nevaru komentēt. Kuri viņi? Dombrovskis un arī Repše. Nu skaidrs. Bet sakiet konkrēti, uzreiz un skaidri. Nu kā jūs tikāt pie miljona? Ne, kā es varētu tikt pie miljona? Bet kas tur? Vienu latu ieguldi savu naudu, 9 tev uzdāvina. Jūs negribētu tā, ka jums vienu latu nopelna televīzijā un 9 jums par to uzdāvina. Bet jums tas viens lats jānopelna. Nē, nu, protams, ka gribētu. Bet kā, lai es nopelnu to vienu latu? Redziet, es jums pateikšu tā Riku Krūzīti jums priekšā. Ja? Teiksim, 2008. gadā, piemēram, viņa maksāja 70 centīmus un pēc gada vienu latu, tad redzat, kā izmainījās tās krūzītes vērtības. Tad jūs būtu gatavs par vienu latu šo krūzi pirkt no manis? Un jūs smejaties. Jums ir smieklīgi, ja? Jā. Beidziet ņirgāties, nu tā jau es gan pie tā miljona netikšu. Nu, jāsaka tā, ir jau labi. Protams, man jau nepieder pusi Latvija, un diez vai arī piederēs. Bet sakiet, kuras tieši pilsētas ir jūsu? Tāda pilsēta kā Saldus, Talsi, tur Smiltene, varbūt Preļļuva, Līvāni un Ludzava un tā tālāk. Kā jums tas izdodas? Vajag daļēji nofinansēt to projektu, un pēc tam tur kā 9 mēneši paiet apmēram Eiropas Savienība ieskaitot to naudu atpakaļ jums, jā. Nu, un skatoties ar skatu nākotnē, kuras pilsētas tad jūs gribētu paņemt savā paspārnē? Nezinu, Ņujorks, Vašingtons, Berlīnas. Nu, skaidrs, bet pie manis ir nonākusi tāda slepena informācija, ka priekšvēlēšana vakarā būs slepenā nodzeršanās kādā Rīgas pirtī, ko rīko Saskaņas centrs un Jaunais laiks. Jā, Saskaņas centrs Ventspilī un arī Jaunais laiks tradicionāli to ir darījis. Un jūs arī tur dosieties? Jā, man uzaicināja, es teicu, jā, labi, es būšu pat pārcēlu preses konferenci, lai brauktu uz Rīgu agrā stundā, lai celtos 4, ja man jātaisa fizioterapija līdz tam vēl, vai ne tāpat kā šorīt. Bet runā, ka tai pirtī būšot mēra kandidāta apgraizīšana. Nebaidaties, ka pie reizes paķers arī jūs? Bet es jau pie tā esmu arī pieredzis. Jūs domājat, ka apgraizīšana ir kaut kas veselīgs? Jūs esat par vai pret? Nevajag absolutizēt, un es jūtu, ka te tāda, it kā vieni saka obligāti, otrs saka nekādā gadījumā. Nu, Klau, bet tak tautā runā, ka tā apgraizīšana ir sāpīga. Nu, ko jūs? Tas nav nekas ārkārtējs. Bet katrā gadījumā domāt un diskutēt par to vajag. Tad jau tomēr esat apgraizīšanas piekritējs. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir objektīvi nepieciešams, jā. Nu, labi. Bet jāņem vērā, ka mūsu valstī daudz tomēr ir pret to. Ja viedoklis uzvar, ka to nevajag darīt, nedariet. Labi, padiskutēsim par šo jautājumu labāk kādā citā raidījumā, bet man vēl viens jautājums. Kādas ir jūsu attiecības ar Andru Šķēli? Šķēle vai Lembergs ir kaut kādi korifeji. Tātad jums patīk Andris Šķēle? Jā, jūs jau paši redzējām, ka jau no 90. gadu sākumā. Varbūt, kas starp jums pat pastāv mīlestība? Protams, jā. Jā. Mīlestība jau padara cilvēkus gaišākus. Uz šīs pozitīvās notas tad mēs arī beigsim. Ar jums kopā bija Nora Koks, operators Oligarks, brīnišķīgās vakara ziņas. Tad jūs pirksiet to manu krūzīto? Nē, redzat, tā pieiet nevar. Tas nav pareizi.